Šodien divas nopietnas komandas – Latvijas Universitāte un Latvijas Jūras akadēmija. Ceturtdaļu fināls. Mēs esam Mežparkā. Jūras akadēmijā mājinieki, Universitāte viesos. Un šīs spēles likme ir diezgan augsta. Uzvarētāji iekļūst pusfinālā, bet zaudētāji izstājās no turnīra. Redzēsim. It kā jau bookmakeri saka, ka LU ir favorīti šajā spēlē, jo viņi ir pagājušā gada čempioni un šogad ļoti pārliecinošu pirmo vietu savā grupā iekļuvuši ceturtdaļfinālā. Jūras akadēmija tikai 4. vieta grupā, bet, kā zināms, tad viņiem ir augsts meistarības spēlētāji nākuši klāt šodien. Un nav īsti zināms, cik stipri ir tā otra grupa. Iespējams, ka tā otra grupa ir bijusi ārkārtīgi spēcīga. Un pat 4. vieta tajā grupā ir stiprāka varbūt par šo grupu, kurā ir Universitāte. Nu, mēs ceram, protams, uz fantastisku Universitātes spēli. Andris Krasniņš, Emīls Draška, Jevgenijs Herzbergs, Kārlis Tirāns, Alana Partovija, Dāvis Varakājs, Mārtiņš Grīnfelds, Artis Ostrovskis un Pāvels Lavreņķevs. Tā ir mūsu LU tēlu futbola komanda, kas šodien mērosies spēkiem ar Jūras akadēmiju. Mēs varam izvēlēties vārdus. Universitāte paliek. Un sākam sastāvs Universitātei. Priekšā mēs redzam Alanu Kārli, aizmugurē Emīlu un Jevgeniju un vārtos Dāvis. Aiziet. Jūras akadēmija sāk ar veiksmīgām piespēlēm. Alans labi uzpresingo. Piespēlīt, viņi saspēlēt ļoti labi. Jāsit. Super. Tas bija labs moments. Jūras akadēmijai rezervis soliņš diezgan garš ir. 3, 4, 5, 6, 7 spēlētāji. Universitātei 4 spēlētāji. Labi, Kārlis ļoti aktīvi iesaistās. Šādiem sitieniem, protams, var cerēt tikai uz kaut kādu laimīgu sakritību vai veiksmi, kaut kas atliks. Bet ne jau pārspēt Dāvi ar šitādiem sitieniem. Labi, Alans, ļoti labi. Super. Alana aptur. Saspēlēs.
Jūras akadēmija. Tā netipiski tā futbolam uzbruk viņi ar augsto piespēli. Gan arī ar galvu gūst vārds. Nu, tas pagaidām bīstamākais moments. Labi, tur dotē Universitāte aizsardzībā. Tā arī ātrums labs. Tā, ātras mājiņas Universitātē. Ļoti labi. Un otrais šķiedrnieks. Krasniņš, Lavreņķevs, Ostrovskis un Grīnfelds. Ļoti labi izspēlē. Un, fantastiski! Kolosāli! Mājiņa īstajā brīdī un rezultatīvi. Pirmais uzbrukums varētu teikt. Perfekti, vienkārši super. Tātad mēs dzirdam. Necenzēts vārdus nedaudz. Tā, tas notikums pavērš visu mums par labu. Mēs cerams, ka Universitāte neatslāps pēc šī sasnieguma. Turpinās tikpat kvalitīvu un meistarīgu spēli. Gaismas tiek ieslēgts. Labi izspēlē. Jūras akadēmija šito. Opa! Labs, bīstami Mārtiņš. Ļoti labi Andris nospēlē ar galvu. Mārtiņš super. Labi, super! Tā ir laba attieksme un cīņas spērs. Tieši pirms spēles par numuru 8 Evgenijs mums brīdināja, ka viņš var gan pa labo, gan pa kreiso, ar labo un kreiso un tā tālāk. Spēle atgūst savu spriedzi, vismaz rezultātu ziņā pilnīgi noteikti. Tādā veidā Jūras akadēmija pārliecību iegūst un arī uzsit labi. Ļoti labi Jūras akadēmija šodien izskatās pārliecinoši un spēja kontrolēt situāciju. Labs blessings. Super pacīnās. Tā. Ļoti labi. Ļoti bīstami. Excelenti. Ļoti labi. Šitie mazajā ekrānā īsti nevar saprast, kas tur notiek. Bet gols ātrs. Pretuzbrukumā pārsteidz Jūrnieks. Viņi biega, viņi teicās mums apskriet. Universitātei 2 četrniekiem pilnīgi pietiek, jo izturīgi puiši, viņiem nevajag vairāk mājiņas.
pilnīgi pieļauju, ka daži spēlētāji, kas var nospēlēt vispār visu spēli bez maiņām, un to pat īpaši nevarētu tā pamanīt, ka viņi fiziski iepaliek tiem, kas mainās vairāk. Oi, bīstami, pilnīgi brīvs un tāds sitiens. Vēl viens tālšāviens. Šitai to 8. pieskatiet Alan to 8. Šito vajag uzmanīgi. Vai labi. Super, Hertzbergs ļoti labi nospēlē. Un! Irāns labi, Draška ir īstajā vietā. Ļoti labi. Maličs. Dzelta no plākstrīta aizlīmēja muti pretiniekiem. Vārds jau piesedz. Ļoti labi Mārtiņš, super! Tieši tā to 8. apdarina. Labs. Ļoti labi aizsardzības universitātei. 8. atkal viņš tev ir pats, protams, viss izdarīt. Super, ļoti labi. Pāvels tiek apturēts, bet pressings turpinās, ļoti labi. Vārds, ļoti labi. Labā, labi. Super. Labā, veiksmīgi mājiņa iznāk jūrniekiem un uzreiz pārtver piespēli. Labā, Vārakājs. Alans. Labi. Un! Stirāns. Hertzbergs. Oi.
kopā pret Emīlu. Pagājušajā spēlē Emīlam arī uzbruka diezgan agresīvi. Bet Emīls dzīves. Izstāst tā kā universitātei atbalstītāji ir sanākuši zilos krekliņos. Ļoti labs presings, ļoti labi. Smuki. Ovā. Ļoti labi. Evgenijs un dabū, un tomēr universitāte bumbu. Alans. Tiek apturēts. Super. Universitāte paspēja nomainīties. Tiesnes norādītajā laikā. Jūras akadēmija ir brīvstens. Diezgan laba pozīcija uzspēr. Uz brīvsteni varbūt ne tiešā trāpījumā, bet izspēlītai ļoti laba vieta. Tur no Reņķevs burtiski izvāk bumbu no vārdiem. Apsārts, super! Un... Labi! Ļoti labs ātris pretizbrukums. Super! Kolosāli! Fantastiski piespēlīt no Arta un meistarīgs noslēgums. Tā divu vārdu pārsvars, bet spēles ziņā ir diezgan tā teikt spraigi. Nevarētu teikt, universitāte ļoti tā dominēt, bet meistarība tomēr dominē universitātei. Un... Oi, ka skaisti! Atkal Ārtis tur izdod šitādu skaistu piespēlīt sitienam. Labi, Alans pārted. Ļoti labi. Nosargā bumbu. Labā, labi, Evgenijs uzpustingo. 4-3. Labā, vairākās. Super. Gandrīz izdeva piespēlīt Herzbergam uz izgājienu. Oba! Labi, Evgenijs.
variants. Labi, Draška, tur tiek pie bumbas. Nevar atslāpt. Super, ļoti labs pressings. Labi, Kārlis uzpressingā. Tā. Nē, Tur ļoti jau bīstam atbrīvojās. Numur 6. Skaisti bezpēlīt. Игорь, сколько времени? 2 минуты, ребят, 2. Жора, последний. Ļoti labi. Считай. Ļoti labi. Kārlis te darbojās. Pārter piespēlēt, norēģēja ātrāk par savu pretspēlētāju. Fantastiska aizsardzība. Nē, Alnam sprāmi izskatās. Pieskat vidiņu. Oi, labi. Oi, ku skaisti, Jevgenijs. Laikām vajadzēja jau sist. Bija baigi laba pozīcija. Žēņam pašam, bet nu viņš nepaskopājās. Tā, Alanam dzeltenā. Laikam Alanam nepatika, ka viņi pirms tam aizskārta, tāpēc viņš šeit tā drusku agresīvāk uzspēlēja. Un tiesnes brīdī, ka nākošais varētu būt sarkanā. Было касание, было же! Игрока! Марк, не пали, не пали. Хоп-хоп. Давай. Oi, labi, Artis, skaisti! Un, oi! Opā! Un atkal Artis izrīko goliņu. Un Pāvels viņu meistarīgi noslēdz. Спина! Жора, спина там. Опа! Последний! Tiesnes mainīs mali. Tas nav par labi, jo viņš nāk priekšā kādam. Ļoti labi. Mēs veidojam šeit kontaktu ar tiesnesi. Otro puslaiku sāk Jūras akadēmija ar vienu spēlētāju vairāk, bet bez vārdsarga. Viņiem ir 3 vārtu deficīts, un viņi cer, ka šādā veidā viņi to deldēs. Nu, būtībā jau ir kā viss pareizi, jo tiešām viņiem zaudēt nav ko. Bet vienīgais, ko viņi var zaudēt, ir vēl vairāk vārdus. Un varbūt tas, ko viņi var iegūt. Come on, Alan! Go, Alan! Go! Oi, labi. O, nē, Alans taču. Mēģina pieturēt bumbu viens pats. Oi, labi, varakājs.
Es tas, ka viņi pieprot spēli vairākumā. Viņam viss pagaidām labi sanāk. Cerēsim, ka Universitāte māk spēlēt mazākumā. Labi. Universitāte ļoti labi kustās un aizsargājās. Ļoti labi. Ļoti labi. Super. Un! Ļoti labi. Šeit Herzbergs visu izdarīja. Un gan arī gols bija. Super, smuki ieraudz. Labi, ar diviem. Vai krekliņš, tas gan nav smuki. Oba! Diezgan nominūts opā, bet ja būtu vārdos, tāpat nebūtu goliņš, jo no auta neskaitās, ja neviens nepieskarās. Labi, viņi te kontrolē visu, bet Universitāte liek pretī aizsardzību, kas ir organizēta un gudra un gatava bīstamiem pretuzbrukumiem. Vērts ļoti labi uzreiz atgūst atpakaļ pozīciju. Wow, super. Labi aizsardzība. Super, labi viņš parāda attieksmi, ļoti labi. Super, Vērts ļoti labi uzpar singls. Arti! Eu vou, tu dorme, vai e volta. Não, que strida. Artim arī zeltainā. Tam, kurš pirmais sāk grūstīties, tam nebūs? Nav. Nu, Artim, protams, nevajag uzvilkties. Bet tas nav tiesko viegli šajā situācijā. Ļoti tur tā riskanti, bet precīzi spēlē Jevgenijs. Audrāška.
Super, Jevgenijs. Vēl. Ar rokām, kājām, ar visu pēc kārtas. Labi provocē mūsu spēlētājs. Nevajadzētu ļauties. Oh! Minūtes tiešām vairākumā viņiem iet labāk. Viņi pagaidām otro visu puslaiku spēlē neizšķirt. Un spēj izdarīt lielāks spiediens mūsu vārtiem. Oh. Kaut arī viņiem nav vārdsargs vārtos, viss pagaidām kārtībā ar viņu vārtiem ir. Spēlētājs vārtos ļoti labi izdarīja savu darbu. Tā kā universitāte mums tik uzstās ļoti labi. Labi, ļoti labi. Ļoti riskanti un precīzi. Oi, ļoti riskanti un precīzi vēl joprojām. Tā kutelīgi ar saviem vārtiem tā spēlēties. Zeltainā. Dabūjam. Viss tik dinamiski noteikti nevar izcikot. To es arī nepaspēju pamanīt, bija vai nebija gals, nezinu. Nevar saprast. Nu, varbūt tur atkārtojumā kaut kur varēs redzēt, bet šobrīd grūti pateikt, kas tur notika. Opā! Jā, tas ir beidzot viens moments. Vārds ir, kam bija piespēle, neatļaut.
8. Viņa komandas līderis. Aizsardzībā ir visu saspēli kontrolē. Šeit ar viņu un skaitļi 2, 3. Palenam smuku izdod. Labi, te Jevgenis palīdz koordinēties. Super, ļoti labi aizsardzība. Pozicionējās Universitāte pagaidām ļoti labi. Rūrniekiem arī vairākumā neizdodas iekarot vārds. Un labs vārdsargs darbs. Vārdsargs paspēja atpakaļ. Alans Malts izmēģina šo variantu no tāla musist. Labi. Tur tā skaisti nospēlējis, var uzbacēs. Aizsardzība. Tukši vārds varēja jau bliest arī. Paņēmis māsiņu 15. Smoky.
iespējas. Pāvils ir tālajā stūrī. Obā! Labi, Grīnfelds ļoti labi aizstātīja. Bija daudz. Un Ženja, labi, un Graška. Un golam jābūt ieskatītam aizturētais sods. Aizturēts gols. Reiz puslaiks pa 0. Tātad atmaksājas spēlēt vairākumā. Kas? Atmaksājas spēlēt vairākumā. Troksņiem. 4-1 ir kā. 4-1, jā? 4-1. Jā. Varēja būt arī 5-2. Es nezinu, nesapratu, vai tu bija vai nebija gāzmēs. It's okay, mums arī tur bija gāzs. Pēc tā soda. About what about? Yes, I agree because I saw Yeah, the player of the blue team. He from the first time he don't want to run, but after he ran and check it. So I tell the player that it's my. Sometimes just wait a little bit. Yes. 1 second is enough. I agree. But outside is always okay. Yes. Inside is okay. Jā, bet nu tur viss kārtībā. Pārsvars pietiekams, tur nav pa goliem, tur ir jāreizējās. Es
noķert to protokolu, es tur redzu tos vārtu devējus. Skaties? Jevgenis Herzbergs, LU komandas zvaigzne, tā varētu teikt. Ienāk komandā ceturtdaļfinālā, spēlē visaugstākajā Latvijas līmenī, kas mums ir ar komandu Raba. Un prieks tevi redzēt komandā. Kā gāja šodien? Man arī prieks man redzēt komandā. Man jau otru gadu ir tā, ka es no ceturtdaļfināla tikai spēlēju. Pagājušajā gadā es no pusfināla vispār spēlēju. Un cerēsim, ka tā būs laba tradīcija. Un šogad mēs atkal varēsim pacelt kausu. Citādi man šogad ar tiem kausiem sliktāk iet. Pa trešo vietu tikai jāspēlē. Tā kā laba spēle bija, man patika. Spēļi viss labi nocīnījās. Kā spēles ritējums bija, kā tur viss gāja? Nu, iesitām kaut kāds ātrs gols. Pretinieks nevarēja iesist ātrs gols, un pēc tam jau spēle tā vieglāk aizritēja. Nebija tāda baigo problēma mums, man liekas. Aizsardzībā disciplinēti nospēlējām, un ar to arī pietika šodien. Par šodien spēles nezinu, laikam arī nav ko vairs teikt īsti. Nāc uzdot kādu jautājumu. Ko tas vērts? Brīns. Nu jā, kā tu jūties komandā vispār? Kā tev patīk šī gada sastāvs daudz mainījies no pagājušā? Nē, šī gada sastāvs īstenībā nav daudz mainījies. Atmosfēra komandā laba. Čeļi cīnās, katrs visi viens par otru cīnās un principā ļoti patīkam spēlēt. Ir tāda komandas gars ir un tā labi. It kā labs klimats komandā. Zināms, kas ir pusfinālā? Pusfinālā laikam, cik saprotu, tad ir Īsma Reizekne pāris. Īsma pagājušajā gadā komandu spēlējām finālā un būs. Domāju, ka viņi arī tiks un cerēsim, ka mēs viņus atkal apspēlēsim kā pagājušajā gadā. Tas ir. Paldies, Jevgeni. Paldies, paldies. Skaidrs, tas ejam nost. Nu, ļoti labs, ne? Ļoti labs skaists, pazies kāds jaunais. Koks. Koks. Koks normāli. Koks ir baigi labs spaunē. Tāda laipiņa smilts normāli, viss būs labi. Ne, viss kārtībā, te jau tur neredz. Tagad. Nu, fidā. Tev var kaut kā pievelk bišķiņ. Nu kā, Mārtiņ, šodien spēle? Viss labi. Man šitā patika, jo pretinieks bija patīkams labi. Viņi tur pukstēja, bet tas nebija rādītājs. Aiziet. Ko aiziet? Andris Krasniņš. No. Telefonu aizmirst mājās. Tu? Tavu. Es ceru, ka es izdzīvošu. Galvenais, lai viņš man neizrubās. Tu vari braukt pie manis un tad tu vēlāk braukt. Nē, nebūs tik. Mans kapteins un treneris. Vienu gadu jau aizvedis universitāti ir līdz čempionu titulam. Tas ir pirmo reizi universitātes vēsturē noticis. Un mēs ceram, ka citosies arī šogad. Un par šodienas spēli, ko Andris labi mums pastāstīts. Šodien uzvarējām 4-2 Latvijas. Šodien uzvarējām 4-1 Latvijas Jūras akadēmijas komandu ceturtdaļfinālā. Pirmā izslēgšanas spēle. Parādījām diezgan konstruktīvu spēli. Pretinieks salīdzināšu ar iepriekšējām komandām bija motivētāks un arī spēcīgāks. Un, manuprāt, arī šī te komanda varēja redzēt, kad ir sākušās izslēgšanas spēles un vēlējās arī vairāk uzvarēt. Līdz ar to viņi mums sagādāja salīdzinoši vairāk problēmas nekā iepriekšējie pretinieki. Rezultāts, teikšu, atbildi spēles gaitai. Varējām iesist gan mēs, gan viņi vēl, bet tāpēc rezultāts, manuprāt, ir tīri godīgs. Varu teikt uzslavas pretinieku komandai, kad parādīja diezgan labu saspēli. Otrajā puslaikā viņi spēlēja ar 5 laukuma spēlētājiem, kas arī mūsu otrajā puslaikā maksimāli apgrūtināja spēlēt un bija diezgan maz iespēju iesist. Bet arī tajos momentos, kur bija iespējams iesist, varbūt nedaudz pietrūka, nedaudz
asuma uzbrukuma iesākumos. Tāpēc kopumā gribu apsveikt Latvijas Universitāti ar izcīnītu uzvaru un visus manus komandas biedrus. Tā kā nākamais pretinieks pusfinālā būs visticamāk vai nu Īsmas vai nu Rezignas augstskolas komandas. Un tad jau redzēs, kā mums veiksies. Ceram, protams, uz uzvaru. Un aicinam uz nākamo spēli. Vēl nezinām, kur tā būs, bet šito griežu ārā. Paldies! Paldies! Paldies, Andri!